Noteikti pats trakākais tas, ka viņiem ir visu laiku jārunā, jāstāsta, kāpēc tas ir vajadzīgs, jāmotivē, jo bez spēļu prakses vispār ir ļoti grūti viņiem trenēties, kad mēs neredzam galu, kad kaut kas atsāksies. Jā, tas ir trakākā tā motivācija viņiem apmeklēt to treniņu. Pilnīgi noteikti, manuprāt, ka var, tas liecina gan par to, ka mums nav saslimstības bijušas nekādas, un mēs arī regulāri ievērojam visus tos epidemioloģiskos ierobežojumus un pasākumus, un es domāju, ka mēs to mierīgi varētu nogatavot arī iekšā. Tiem skatītājiem varbūt nav obligāti jābūt bet katrā ziņā pilnīgi noteikti mēs varam sākt pamēģināt kaut kā, jo tos 5 mēnešus vai cik mēs jau netrenējamies tā pilnvērtīgi, tas pilnīgi nav pieņemams. Protams, ir ļoti grūti, jo bērns apmēram 70% ņemot vērā to skolu un savu izklaidi paudi pie datoru, un viņu vairāk grūtāk motivēt, iziet ārā bez mazliet. Es redzu pēc savu bērnu, viņš ir vārtsargs, un viņam tā vārtsarga varbūt vēsturi nav tik liela, jo viņš pārgāja no uzbrucēja. Un, protams, viņam daudz kas ir jātīsta un daudz kas ir jāstrādā, bet ņemot vērā to ledus pieejamību un fiziskās aktivitātes pieejamību, kad bija augstais laiks un tā saslimstības situācija, tad, protams, ir kritums ļoti liels. Un ar vienu vairāk gan pašiem treneriem, gan arī pašam bērnam ir jāpieliek pūles vienkārši, lai sevi attīstītu, lai piespiestu un lai iet uz priekšu. Tāpēc, lai tādas situācijas nerastos, ir jābūt politiski, protams, pārdomātiem lēmumiem, ko mēs vēl joprojām neredzam. Un gads jau ir cauri pandēmijai, bet politiski lēmumi aizvien katru dienu paliek tādi neapdomātāki un no vecāku puses, man liekas, nesaprotamāki. Tāpēc mēs esam kā ķilnieki. Arī es esmu pats politikas, bet es nesaprotu valdošo koalīciju, kur viņi iet un kur viņi stumj gan mūsu nākotni. Jo mūsu nākotne, Latvijas nākotne ir mūsu bērni, un viņiem ir jābūt fiziski attīstītiem, un līdz ar to arī būs morāli attīstīti bērni. Ņemot vērā to kritumu, kad situācija uzlabojās, viņa uzlabojas pakāpeniski, protams, ir jāiedot arī stimuls gan bērniem un jārod iespēju bērnus iesaistīt, jo skatoties to pandēmijas inerci, ko viņi skar un kādas vecuma grupas, tad bērni tie ir vismazāk. Un vēl jau vairāk, ja bērns ir fiziski sagatavots un attīstīts, tad imunitāte viņiem ir spēcīgāka. Kā mēs zinām, pandēmija ir imunitātes vājuma pazīme. Un līdz ar to ir jāiedod kaut kāds stimuls, jo katras sacensības bērnam tas ir stimuls strādāt ar sevi, attīstīt sevi un pilnveidot. Kā jūs labi saprotiet, mēs šodien visu laikam dzīvojam tādā negatīvā psihoemocionālā un ekonomiskā stāvoklī, kad ir grūti atrast motivators vispār, ne tikai hokejam, bet arī varbūt darbam un dzīvei. Un ņemot vērā, kad bērni ir īpašs mūsu auglis, kuram ir jāpieiet ar absolūti maksimāli pozitīvo pietāti, tad vecākiem, protams, jāmeklē kaut kāds savs iekšējais resurs, lai bērnam pirmkārt likt nodarboties ar sportu, otrkārt tāds sports kā hokejs, kurš ir diezgan grūts un sarežģīts un arī tehnisks. Un, ja tev nesanāk kaut kas tādās mazās niansītēs, un vēl plus tev ir vecāki, kas mēģina tevi iedarbināt, lai tu nāc uz treniņiem, tas viss kopā veido tādu kokteili, kurš katru dienu jāuztur ļoti augstā līmenī. Un, lai to varētu darīt bez mērķiem, kā šodien, vai pēdējo gadu, kad tie mērķi ir kaut kur izgaisuši, ir ne tikai grūti, bet, man liekas, pat neiespējami. Nav jau tā tikai, ka bērni. Ir tā saucamie cietēji. Treneriem jau arī, kuriem visu laiku gribās rezultātu, kuriem gribās tomēr redzēt savus augļus. Tas ir vēl viens, var teikt, mūsu rūpju bērns, lai treneris arī uzturētu labā formā, lai viņi nāk uz treniņiem. Un, protams, šī ziema bija izcila ar to, kad visur dīķi bija sasaluši un gribētos teikt tā, vajadzētu ziemai paturpināties, lai mēs varam turpināt to pašu iesākto. Un es domāju, ka tas, ka mūs izdzina uz ielām latviešu valodā runājot, nenozīmē, ka mēs esam palikuši sliktāki. Mums tikai ir atņemt kaut kādu iespēju pierādīt, cik labi mēs esam un cik veseli mēs esam. Un haļu aizvēršana, es uzskatu, bija nepareizs solis, tāpēc, ka viss, ko jūs redzat arī šeit,
To pašu var nodrošināt arī hallēs, atver abas divas durvis vaļā, nelaid ģērbtuvēs, nelaid dušās, nelaid koridoros, bērni atnāk notrenējas, no viena gala iekšā, pa to pašu galu iziet ārā un varēja turpināt tādā pašā režīmā visu piesardzības tā saucamos instrumentus ievērojot. Nu, man liekas, ka tagad ir īstais brīdis par to ne tikai runāt, bet arī darīt, jo ziema tūlīt beigsies. Mēs nevaram nopirkt ziemu, lai turpinātu šādā režīmā darboties. Pēc manām domām es uzskatu, ka šī sezona ir ļoti pazaudēta. Jo, ja cik mēs labi sākam no sākuma, tad tik mēs labi tagad viss ir nobremzēts mums. Plus to, ka pasakam paldies, ka ir šādas skalas uz doto brīdi atvērtās, kur pēc, teiksim, pandēmijas laikā var nodarboties ar treniņu procesu. Bet, nu, divas nepietiek, ka mums laiki tagad ir 11. 12. dienā puišiem jāmācās, ja? Tad arī viņi daļai kavē mācību. Labai laika atkal ir savas komandas, kas tā kā es uzskatu, ka tā šitā sezona ļoti iedragāta mums. Es domāju, ka es neredzu nekādu problēmu trenēties tajās pašās arēnās. Ir jānodrošina kaut kāds, teiksim, tas specifika, kā tos treniņus varētu organizēt. Protams, jācenšas tā distances ievērošana, kaut gan, ja mēs tā domājam, sporta veidos distances ievērošana, tas ir, neiespējami. Bet, daļai mums jau tāpatās restas ir, ja, nūjas arī 1,50 m garas, ja, tā kā savā veidā ierobežojums savs kaut kāds ir ievērots. Tā kā es uzskatu, ka tas, ko mums tagad ir aizliegts arēnās strādāt, tas ir pilnīgs muļķības. Mēs varam viņam izrakstīt, norakstīt vispār šo sezonu. Kā pagājušo, tā šito sezonu norakstīt. Un tie nākamās, rezerves mūsējos. Ja uz doto brīdi mums virslīgā spēlē pārsvarā ļoti daudz vecie, ja, es domāju, ka, sanāks brīdis, kad ar tiem veciem vēl būs jāspēlē, tāpēc, ka šeit rezultāts būs ļoti, ļoti gaužams švaks.